2025. gada 13. janvāra dzejolis. Es skatos tavā sejā un redzu to, kas citkārt nepateikts. Es redzu tavās acīs, tavos sejas vaipstos, kas slāpēts, sāpēts un neizsāpēts, to, par ko pasaule tev māca klusēt, paklusēt un nerunāt. Es skatos, lūkojos tavā sejā kā spogulī un redzu tevi un sevi, cilvēku, kas prot runāt par visu un jebko, bet pamanās noklusēt savu sirdsapziņu. Tā paiet dienas, gadi, mūžs, un cik tad ir to cilvēku, kas paši sevi ir palūkojušies tieši acīs un jautājuši, atbildes raduši, kāpēc dzīvojuši. Es skatos tavā sejā ar vien kā savējā. Es redzu cilvēku un bērnu, un es jūtu, cik labi būtu, ja gadu virpulī mēs viens otru nepazaudētu, savu ceļu, savu cilvēcību un sirdsapziņu, kas mums dota no mazotnes. Tādu sirdsapziņu, kas ļauj sev un citiem būt līdzvērtīgi un pa īstam. Esmu teicis un teikšu vēlreiz, esi tas, kas tu esi, cilvēks, un nepazaudē savu skatienu, savu stāju un sirdsapziņu. Tā ir ziņa, kas paliks no tevis uz paudžu paudzēm tieši no tevis, mūsu bērniem un mazbērniem. Ziņa, kuru vari pateikt tikai tu, tā, lai arī citiem būtu drosme, gudrība un mīlestība, neklusēt un elpot brīvi savā sirdsapziņā.